Maskavas Dinamo sastāvu runājot, jāsaka, arī viens no rezultatīvākajiem aizsargiem Maksims Solovjovs ir atgriezies ierindā. Viņš iepriekšējās spēlēs nepiedalījās slimības dēļ. Tā kā tā lazareta ir mazāka. Bojkovs, Kudašovs, Novāks, Šafiguļins. Nu, Kolnīgs vairs nemaz nav komandas sastāvā, jo viņš līdz sezonas beigām arī sastāvā vairs pat teorētiski nevar atgriezties. Tieši tāpat kā Filips Novāks. Rīgas Dinamo sastāvs tieši tāds pats 1-1 kā bija iepriekšējās spēlēs. Nav jau mums nemaz tik daudz to iespēju kaut ko mainīt, kaut arī līdz devušies gan Andris Džeriņš, gan Jānis Andersons uz šo izbraukumu, bet šajā spēlē bez pārmaiņām, gan sastāvu ziņā, gan uzbrucēju trīnieku ziņā, gan aizsargu pāru ziņā. Tagad saspēle ar aizsargiem. Krišjāns Redlis uz vidu, atpakaļ Laurim Dārziņam. Miķels tuvāk pie vārtiem. Lauris, nu pats metīs, ne, tomēr piespēl kaut kur vārtu priekšā un ripa vārtos. Ir ripa vārtos, vai nu Miķelis vai Broks. Viens no viņiem ieraida ripa vārtos, Laurim Dārziņam būs rezultatīva piespēle, un tas nozīmē 9. spēle pēc kārtas ar vismaz vienu rezultativitātes punktu. Rīgas Dinamo izmanto skaitlisko vairākumu un izvirzās vadībā 1-0. Miķels Redlis tuplānā, acīm redzot viņam šīs vārtu gūms. Skatāmies, tūdaļ mēs visu paši labi redzēsim. Jā, Miķelis, Broks patraucē gan aizsargam, gan vārtsargam, bet Miķelis Redlis ieraidīja ripu vārtos, un viņam tie ir 13. vārti. Laurim Dārziņam sacītu 40. rezultativitātes punkts. Mēs tagad devies nomainīties. Atgādināšu tālais. Soliņš ir abām komandām otrajā trešdaļā, un šāds aizķeršanās uz lieku maiņu dažkārt notiek. Nu, un kļūdās. Kurš kļūdās? Broks Troters izskatās, ka neizmet arī pārā no vārtu priekšas. Jā, nu, rupja kļūda, Aleksejs Ugarovs. netiek piedota. Viņš izlīdzina rezultātu. Nu, maksimāli vienkārši jāspēlē savu vārtu priekšā, savā zonā. Broks Troters, acīm redzot, bija to piemirsis, kā jau uzbrucējs. Vienkārši skatāmies, jā, Ugarovs atņem viņam ripu un iemet to mūsu vārtos. 1-1. Paceļ vienkārši nūju, metiens starp aizsargiem un, nu jā, nu arī Kris Holts, acīm redzot, gaidīja, ka ripa lidos ārā no zonas, mazliet atslāba uz mirklīti un... Jā, no ļoti tūs distances, labi trāpa Baltkrievijas izlases uzbrucējs. Petravickis Podziņš. Nu, tur pret viņu tā diezgan agresīvi nospēlē. Nu, Podziņš pagaidām pārsvarā zaudē spēku cīņā, un tas arī saprotams. Nav viņš no tiem atlētiskākajiem spēlētājiem. Un ripa vārtos! Juris Štāls pieliek nūju un ripa ielido vārtos. Kas izdarīja piespēli? Vai tik tas nebija Podziņš? Skatīsimies tūdaļ. 4. maiņa izceļas ar vārtu gūmu. Juris Štāls, pirmie vārti viņam šosezon kontinentālajā hokeja līgā. Skatāmies. Lielā ātrumā. Un piespēle? Jākabs Redlis. Gluži kā uzbrucējs, Jākabs pieslēdzās un Garnets nespēja glābt. Skatāmies, cik perfekti pielika Juris Štāls zem pārlikņa. Nekādu izredžu Garnetam. 2-1 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Un tur burtiski iegrūst gribēju Ugarovs ar ripu vārtos kopā ar mūsu aizsargu. Miķels Redlis pārta ripu, vai aizskries? Un vārti! Lielisks pretuzbrukums, Miķelis Redlis, 3-1. Jā, nu izskatījās, ka burtiski Šatanam vienkārši, nevis Šatanam, bet Šturbakam nebija spēku, lai aizskriet, bet patiesībā jau... Viņš var nav tik ātrs. Nu, un kurš tad vispār Miķeli var noķert? Kurš Miķeli var noķert? Otrie vārti Miķelim Redliham un trešie divās pēdējās spēlēs. Ļoti augstasinīgi starp kājsargiem Garnetam. 3-1. Nē, gar kājsargiem. Nav svarīgi, galvenais gribu vārtu. Ripa ir vārtos, rezultāts ir 3-1 un vēl jau vairāk. 4, pat ja tur dažas sekundes nesakrīt, tas viss ir 100. 3 punkti Rīgas Dinamo Maskavā pret Maskavas Dinamo.
Šātāns vēl norāda galvenajam tiesnesim, ka tika grūsts no muguras ar nūju, bet, nu kā, vairāk jau tam nav nozīme. Visam kārtībā. 11. zaudējums Maskavas Dinamo Oļegam Znarekam un Harijam Vītoliņam. Otrā uzvara pēc kārtas 3-1. Trešo reizi pēc kārtas Rīgas Dinamo pārspēja Maskavas Dinamo komandu. Mums plus 3 punkti, mums 67 punkti. Mēs turnīra tabulā apsteidzam Minskas Dinamo un panākam Maskavas Spartaku.